Kas svarīgāks? Reiz sastrīdējās divi draugi. Kas dara cilvēku laimīgu? Atradis, par ko lauzīt galvu, viens iesaucās. Cilvēku daru laimīgu nauda. Tu pats labi zini, kā es kļuvu par dzejnieku. Neviens negribēja drukāt manus dzejoļus, bet tad nomira mana krustmāmiņa, es saņēmu mantojumu un pats nodrukāju dzejoļus. Kopš tā laika no izdevējiem nespēju atkauties. Ja man nebūtu bijis krustmāmiņas naudas, arī tagad neviens nezinātu, ka es esmu dzejnieks. Nerunā muļķības, otrs iebilda. Visu nosaka liktenis. Es pat labam esmu labākais dziedonis visā Itālijā, bet vēl nesen manī neviens negribēja klausīties. Es dziedāju vienīgi zivīm jūras krastā, bet liktenis bija lēmis, ka šai laikā garām brauca pats grāfs Luigi. Viņš dzirdēja manu balsi un uzaicināja dziedāt viesībās, ko rīkoja par godu savai līgavai. Kopš šā brīža laime mani vairs nepameta. Nu saki, kāda nozīme te naudai? Liktenis un tikai liktenis visu nosaka. Tā dzejnieks ar dziedoni strīdējās, līdz beidzot apnika, un abi devās pastaigāties. Viņi izgāja no mājas un soļoja tāpat vien uz priekšu. Pašā pilsētas malā ieraudzīja sašķiebušos vecu būdiņu. Uz būdiņas sliekšņa sēdēja jauneklis noplīsušās drēbēs un spēlēja ģitāru. Vadzi, draugs, dzejnieks uzrunāja jaunekli. Redzams, tev jautri klājas? Kur nu jautri? Tas atbildēja. Jau otro dienu ne putraimiņa neesmu baudījis. Tad kā labi spēlēt ģitāru? Vaicāja dziedonis. Ģitāra, tā ir vienīgā manta, ko man tēvs atstājis mantojumā. Draugi saskatījās, tad katrs pie sevis nosprieda. Šis jauneklis mums tieši īstā reizē. Viņš palīdzēs izšķirt, kas svarīgāks, lai cilvēks kļūtu laimīgs. Katrs izvilka no kabatas pa 50 zelta monētām un pasniedza tās ģitāras spēlētājam. Apaļi 100 skudo, jauneklis iesaucās. Paldies jums, labie senjori! Nesteidzies mums pateikties. Tieši pēc gada mēs atkal ieradīsimies, lai pārbaudītu, ko labu šī nauda tev devusi. Draugi sacīja un gāja prom. Līdz ko viņi bija nozudušais ceļa līkumā, Alčido, tā sauca jaunekli, sev sacīja. Sākumam es nopirkšu tik daudz cīsiņus, cik sajiet manā vēderā, bet pēc tam pagudrošu, kur izlietot šo necerēto bagātību. Alčido aizbāza naudu aiz savas beretes oderes un devās uz tirgotavu. Viņš nebija pagājis ne 10 soļu, kad negaidot tavu neredzētu brīnumu, no olīvkoka zara nolaidās liela izpūrusi vārna. Ieķērās ar nagiem Alčido beretē un pacēlusies gaisā, nesa to prom. Zagle, atdot naudu! Nabaga Alčido iesaucās. Taču vārna tikai ašāk vēzēja spārnus, līdz pēdīgi nozuda no acīm. Apritēja gads. Dzejnieks un dziedonis atkal ieradās pie Alčido būdiņā. Viņiem nenācās klaudzināt, jo jauneklis tāpat kā izgājušo reizi sēdēja uz sliekšņa un spēlēja ģitāru. Kā tad tā? Draugi brīnījās. Tu aizvien vēl stringšķini ģitāru? Ko citu lai daru? Alčido sapīcis atbildēja. Ja noplukusī vārna aiznesa manu laimi kopā ar veco bereti. Un viņš pāris vārdos izstāstīja bēdīgo notikumu. Redzi nu, draugs, dziedonis pagriezās pret dzejnieku, vai es neteicu, ka laime un nelaime abas atkarīgas no likteņa gribas? Pieņemsim, ka vārnai bija apnicis gulēt ligzdā uz cietiem zariem un tā parūpējās par mīkstām lupatām. Bet paskaidro man lūdzams, kāpēc viņai ievajadzēs Alčido bereti tieši tai brīdī, kad tajā ielikta nauda. Tās visas ir blēņas, dzejnieks pārtrauca dziedoni. Ja vārna nebūtu nočiepusi naudu, tad Alčido būtu dzīvojis cepuri kuldams, un tas ir pats galvenais. Tici man, draugs, nauda tā ir laimes pamats. To pateicis, dzejnieks iebāza roku kabatā, izvilka vēl 100 skudo un sniedza tos jauneklim. Alčido sāka dedzīgi pateikties draugiem, bet tie atmeta roku un apsolījušies atnākt tieši pēc gada, aizgāja.
Šoreiz Alčido nolēma būt prātīgāks. Iekams gāja uz tirgotavu pēc cīsiņiem. Atcerieties, pirms gada viņam neizdevās pamieloties ar cīsiņiem. Viņš vienu monētu aizlika aiz vaiga, bet pārējās 99 rūpīgi noslēpa. Un kur, kā jūs domājat? Vecā zābakā, kas mētājās būdas kaktā. Nu, gan neviena vārna naudai netiks klāt, viņš nosprieda apmierināts ar savu viltību. Arī Zaglim šāds vecs krāms nedursies acīs. Tomēr pa to starpu, kamēr Alčido bija aizstaigājis uz tirgotavu, atgadījās šāds notikums. Būdā ieklīda kaimiņu kaķis, kuru saimnieki baroja tikai taisreizēs, kad paši bija pāēduši, bet tāda reize nekad nepienāca. Kaķis izložņāja visus kaktus, bet neko ēdumu, protams, neuzgāja. Tad pēkšņi no alas izskrēja Pele, kaķis tai pakaļ. Pele, nezinādama, kur sprukt, iešmauca vecajā zābakā, tajā pašā, kur Alčido bija paslēpis naudu. Kaķis apvēla zābaku otrādi, monētas izbira un aizripoja pa grīdu, katra uz savu pusi, bet Pele iemuka alā. Tad kaķis sāka spēlēties ar monētām. Viņš tās ripināja ar ķepu, kamēr saripināja visas līdz pēdējai, tai pašā alā, kurā bija paslēpusies Pele. Kad Alčido pārnāca no tirgotavas, viņš atklāja, ka ir atkal tikpat bagāts kā bijis. Nauda visa izčebējusi. Labi, ka vēl paguvis nopirkt cīsiņus. Tālāk nav nekāds brīnums, kad dziedonis un dziesminieks ieradušies pēc gada atkal atrada Alčido sēžam uz būdas sliekšņa ar ģitāru rokās. Tas nu par daudz, iesaucās dzejnieks. Varbūt tu sāksi taisnoties, ka 200 skudo aizvilkušas Peles? Ak, mani labie siņori! Alčido nopūtās. Nesākšu taisnoties, jo pats nezinu, kur nauda pazudusi. Nu, tu pēdīgi būsi diezgan pārliecinājies, sacīja dziedonis dzejniekam, ka visu noteica liktenis, nevis nauda. Gluži otrādi, mans draugs, dzejnieks atbildēja. Es vēl ciešāk pārliecinājos, ka tikai nauda padara cilvēku laimīgu. Taču savu taisnību es vairs neiešu pierādīt. Tas izmaksā pārlieku dārgi. Tagad pierādi tu savu taisnību. Pamēģināšu, dziedonis sacīja. Viņš pačamdījās kabatā un izvilka nelielu svina bumbiņu. Taisnību sakot, arī dziedonis pats neatminājās, no kurienes viņam kabatā bija šī bumbiņa. Ņem nelaimīgais šo bumbiņu, dziedonis sacīja sniegdams to Alčido. Kazi, tā tev vairāk noderēs nekā nauda. Draugi atvadījās un aizgāja. Bumbiņa, jādomā, ilgu laiku bija gulējusi dziedoņa rokā, bet vēl ilgāk tā nogulēja Alčido kabatā. Viņš atminējās par to tikai tad, kad izsalkums galīgi bija sarāvis vēderu čokurā. Pat ģitāra vairs nespēja viņu iepriecināt. Alčido izņēma no kabatas bumbiņu, paripinājot pa plaukstu un iegrima domās. Pārdot? Neviens nedos pat soldo, bet kāds taču to pagatavojis? Tad jau tā tomēr kam nodere. Te Alčido iesita sev papieri. Kā man tas agrāk neienāca prātā? No bumbiņas iznāk brīnišķīgs atsvariņš. Viņš nogrieza šmaugu garu vītola zaru, salieca āķī spraudi, stiprā diegā piekāra bumbiņu. Vārdu sakot, jau pēc stundas Alčido sēdēja jūras krastā uz lielā akmens un makšķerēja. Tikai zivis kā par spīti nekodās. Alčido nosēdēja krastā visu rīta cēlienu un visu garo dienu. Cits viņa vietā jau sen būtu atmetis makšķerēšanai ar roku, taču Alčido nebija tāds kā citi. Ja viņš ko pasaka, ilgāk nelikās mierā, iekams panāca savu. Alčido nolēma pārspēt zivis stūrgalvībā, un pārspēja arī. Saulē rietot, zivis sāka ķerties. Jaunais zvejnieks jēle spēja celt zivis krastā un no jauna mest makšķeri ūdenī. Un cik garda zupa iznāca no samakšķerētajām zivīm, mēli varēja norīt. Alčido bija samakšķerējis tik daudz zivju, ka pusi no rīta aiznesa uz tirgu un pārdeva. Pēc tam no jauna devās uz jūras krastu. Un tā dienu no dienas Alčido sēdēja jūras krastā ar makšķeri rokā. Pēc pusgada viņš jau nopirka nelielu tīklu, un vēl pēc pusgada laivu un kļuva par kārtīgu zvejnieku.
Bet kur palicis dzejnieks un dziedonis? Ak, šiem bija tik daudz darba, ka par nabaga Alčido neiznāca laika padomāt. Abi bija aizbraukuši tālos ceļojumos. Viens uz rietumiem, otrs uz austrumiem, un satikās dzimtajā pilsētā tikai pēc 5 gadiem. Abi atcerējās par Alčido un nolēma viņu apciemot. Ieradās vecajā vietā, skatās, būdas vairs nav. Tās vietā stāv glīts namiņš. Namiņa priekšā rotaļājas 2 bērneļi, bet no nama sliekšņa bērnos priecīgi noraugās jauna saimniece. Draugi pienāca tuvāk un sievietei vaicāja: vai jūs nezināt, kur palicis ģitārists Alčido? Kā lai nezinātu? Sieviete atbildēja un pagriezusies pasauca: vadzi vīrs, pēc tevis vaicā 2 cienījami siņori. Vīrs parādījās durvīs, un draugi ieraudzīja, ka tas no tiesas ir Alčido. Viņa Alčido apbēra ar jautājumiem. Kad visi bija apsēdušies uz sliekšņa, Alčido iesāka stāstīt, kā tam pa šo laiku klājies. Visu no sākuma klausīties nav vērts, jo tas jau zināms, bet kas nav zināms, to der paklausīties. Tā, labi, siņori, es nopirku laivu un pamatīgu tīklu un kļuvu par kārtīgu zvejnieku. Tad ieskatījos Džovannā, bet viņa, protams, manī. Jāatzīstas, te man drusciņ palīdzēja ģitāra. Vārdu sakot, nepagāja ne 3 mēneši, kad mēs jau bijām apprecējušies. Taču jaunai sievai neklājās dzīvot šķībā būdā. Nospriedām tās vietā uzcelt jaunu mājiņu. Sākām plēst veco būdu nost. Klausieties tagad labi uzmanīgi, labie siņori, jo tas attiecas arī uz jums. Izrādījās, ka vecajā skurstenī bija pamestas vārnas ligzda, bet ligzdā berete un beretē 100 skudo. Esmu no sirds priecīgs, ka varu jums pēdīgi atdot savu seno parādu. Alčido aizsteidzās uz istabu un atnesa veco bereti, kurā šķindēja monētas. Viņš atdeva dziedonim un dzejniekam pa 50 monētām un stāstīja savu dzīves stāstu tālāk. Bet tas vēl nav viss. Kad sākām laust būdas grīdu, kaktā peles alā atradām 99 skudo. 1 skudo es toreiz pagūju iztērēt par cīsiņiem. Nu jau esmu atlicis šo iztrūkstošo monētu atpakaļ. Te Džovanna, klausoties vīra stāstā, ietecēja istabā un iznesa laukā naudu skaistā naudas trauciņā, un Alčido to atdeva dzejniekam. Bumbiņu es paturēšu sev par piemiņu, Alčido sacīja. Kad Alčido bija beidzis savu stāstu, draugu vidū izraisījās dedzīgi strīdi. Liktenis, sauca dziedonis, nauda, sauca pretī dzejnieks. Tika pieminēti jau dzirdētie pierādījumi, krustmāmiņas atstātais mantojums un ievērojamais augsmanis grāfs Luigi. Alčido klausījās abos, līdz pēdīgi iejaucās strīdā. Atļaujiet arī man teikt savu vārdu. Lai nu paliek nauda un liktenis, tiem šoreiz nav nozīmes, varat man ticēt, ka pats svarīgākais tas ir darbs un neatlaidība. Iespējams, ka krustmāmiņas mantojums jums no tiesas palīdzēja, siņor dzejniek. Tomēr ilgus gadus pirms tam jūs bijāt nabadzīgs un neievērojams vīrs, taču dzejoļu rakstīšanai tik un tā neatmetāt ar roku. Jūs, siņor dziedoni, slavenu padarīja grāfs Luigi. Tomēr arī jūs pirms šā laimīgā brīža, kad viņš laivā pabrauca jums garām, dziedājāt savas dziesmas un nedomājāt dziedāšanu pārtraukt. Bet, kas attiecas uz mani, tad viss, ko esmu sasniedzis, ir manu paša roku darbs. Dziedonis un dzejnieks brītiņu klusēja, tad abi reizē iesaucās. Zvēram pie svētās Marijas, viņam rādās ir taisnība.